svētību, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Raidījums, ja mani ļaudis pie mikrofona Daulāls Talbergs, un šodien turpināsim lasīt Jesejas grāmatu. Sveicinu studijā Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Rīgas Krusta draudzes mācītāju Ivaru Jakobsonu. Labdien! Un Valdemārpils Vasaras svētku draudzes mācītāju Pāvilu Pūliņu. Labdien! 6. nodaļa. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Uzija, es redzēju to kungu sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tērpa apakšmala piepildīja svētnīcu. Serafi lidinājās pār viņu, tiem bija katram 6 spārni, ar 2 serafs apsedza savu vaigu, ar 2 savas kājas, un ar 2 viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca cits aiz cita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņu pamati trīcēja no sauciena skaņām, un nams pildījās ar dūmiem. Tad es izsaucos, bēdas man, jo es esmu nāvei lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad es redzēju ar savām acīm ķēniņu, to kungu Cebaotu. Tad pielidoja man klāt viens serafs. Viņam rokā bija kvēlojoša ogle, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica: redzi, tai aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts, un tavi grēki piedoti. Ļoti interesants redzējums, jeb atklāsme pravietim Jesejam. Lūdzu, brāļi, jūsu domas, Ivar. Man šķiet, ka šī ir tā raksturvieta, kas atklāja mums Dievu. Un kaut arī virkne Bībeles vietas saka, ka Dievu neviens nevar redzēt un nav redzējis, tomēr nevar gluži apgalvot, ka mums ir tikai tāda varbūtība par Dievu, mūsu priekšstatos par viņu. Noteiktās Dieva izredzētās dienās, brīžos, izredzētiem cilvēkiem Dievs ir atklājies sev pietiekoši, lai mēs zinātu ne tikai, ka viņš ir kaut kur un kaut kas, bet kaut kas tik svēts, tik varens, ka cilvēks viņa priekšā jūtas ne tikai maziņš, bet arī niecīgs, grēcīgs šī svētuma priekšā. Un man liekas, ka tieši šī pravieša Jesejas vīzija mums ļoti skaidri noliek, ja parāda, atklāja Dievu, kurš reāli un kāds viņš reāli ir, visvarens un spēcīgs. Tik tālu, ka pat tas ietekmē mūsu dievkalpošanu. Jo dievkalpojums arī ir tas, kurš, varētu sacīt, piedzīvo, attēlo, pasludina Dievu. Un kristīgās baznīcas jau no senbaznīcas laikiem līdz pat mūsdienām tieši šī nodaļa ir kļuvusi par vienu no liturģiju sastāvdaļām, piemēram, pie svētā vakarēdiena. Un ja te mēs redzam, piemēram, kaut vai tos dūmus, kas piepildīja šo namu, tādā veidā pat senbaznīca attaisno savu kvēpināšanu, ka tur dūmi, nams pildās ar tā kunga godību un klātbūtni. Dažāda veida simbolika kļūst par Dieva piedzīvojumu, attēlojumu un pasludināšanu ar visām maņām, kas ir redzēt, sataustīt, piedzīvot, dzirdēt. Jā, lūdzu. Šī ir tāda rakstvieta, kas man personīgi atgādina tādu atmodas stāvokli. Jo, ja nav šāda veida Dieva pieskāriens, patiesībā tas bija tas, ko Jesejs tik skaidri pateica. Dieva pieskāriena rezultātā nevis izmācīts, nevis nolikts. Citur nebija, kur iet, es iešu labāk mācītāju vai kādu citu iemeslu dēļ. Bet, lūk, pieskāriena rezultātā pēkšņi šis vīrs, Jeseja, viņš dzīvoja. Un patiesībā Jeseja, kā visa Izraēla tauta, viņi
īpaši daudz neko negrēkoja. To mēs šodien sakām, ka viņi baigi grēkoja, ja? Bet viņiem bija tāda dzīve, kas bija pietuvināta, vienalga ar visu to, kad viņi darīja kādas lietas, kas Dievam nepatika. Viņi bija pietuvināta ļoti morāli augstam līmenim. Un ir tā, ka ja kādam kaut kas ir daudz uzticēts, kā Dieva tautai, tad Dievs kā par piemēru liek šo tautu, kad no viņas daudz prasa. Un viņi nebija sliktāki par citām tautām. Un šeit, lai dotu šo vēsti, šo Dievam vēsti nodot savai tautai, Dievs nevar to izdarīt caur trauku, caur kanālu, kurš ir nešķīstām lūpām. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, kad kādreiz mēs tā domājam, Dievs lūk tāds bargs. Kāpēc, tagad šodien pagriežu šodienā, kāpēc Dievs tā dara? Kāpēc Dievs tā dara? Šeit pravietis skaidri rāda, kad Dievs nedara, bet Dievs pēc savas zināšanas pasludina lietas, kas notiks. Un tas ir ļoti svarīgi šajā te rakstu vietā sagatavot šo vīru šādam atmodas darbam patiesībā. Un man baigi gribās pārlikt uz noslēgumu šim vīram, ka viņi galu galā pēc šo te sagatavošanu, cik liela sagatavošana, cik lielas pieskāriens, garīgs pārdzīvums, un galu galā viņa noslēgums beidzās, ka viņi pārzāģēja ar zāģiem uz pusēm. Ja? Jā, tas būs finālā, jā, bet šeit par šo godību jau jūs runājat. Kāpēc šodien savā veidā ir grūti atrast, jeb grūti sajust, jeb grūti piedzīvot šādu godību? Jo gribētos. Un man patīk, Ivar, kā tu sacīji, jā, dievkalpojumu laikā. Labi, tad kvēpināsim, būs šie dūmi. Bet vai tad būs tā godība? Esmu bijis arī, kur kvēpina. Labi, es neko nesaku, kāpēc viņš to dara. Manā izpratnē varēja arī nekvēpināt. Un man tā, priekš manis tā Dieva godība nekļūna ne vairāk, ne mazāk. Varbūt. Es minēju liturģiju kā tādu Dieva atklāsmes iemiesojumu. Praktiskā dievbijība, dievkalpojums ir tas, kurš attēlo Dieva izpratni. Un tā es vienkārši to minēju kā tādu piemēru, kas draudzēji mēģina to attēlot. Bet es zinu tikai vienu, ka viena lieta ir skatīties uz burtu, viena lieta ir noskatīties dievkalpojumu, bet dažreiz pilnīgi trešā lieta ir pazīt pašu Dievu, redzēt viņu pašu. Un man liekas, ka ja kaut mirkli katram cilvēkam būtu iespējams skatīt viņa godību, ja viņa acis nebūtu tik aizdarītas vai citur pievērstas, ļoti daudzas lietas, ja ne gluži visa dzīve nostātos savā vietā, jo tad nevajadzētu mācīt, esi bijīgs Dievu priekšā. Ja tu pazīsti Dievu, tad tas vienkārši notiek automātiski. Tu izjūti tūlītās to lielo atšķirību starp tevi un viņu, un pasauli un viņu. Jā, šodien realitāte. Ņemam šodien realitāti. Kristieši. Kad pēdējā brīdī es esmu sajūtis to un esmu izsaucies bēdas man. Kristiet, kāpēc tev jāsauc ir bēdas man? Sauc prieks man. Tā kunga žēlastība man. Jā, es to arī saucu. Slava Dievam, tā kunga žēlastība man. Bet te pēkšņi ir kāds cits stāvoklis, un es par to gribētu mazliet, ka mēs apstājamies. 5. pants. Bēdas man, jo es esmu nāvei lemts. Labi, šodien mēs sakam, mēs esam atpirkti Kristus asinīm, un mēs vairs neesam nāvei lemti. Ananija un Safija tā nevarēja teikt. Jā, tas ir tas piemērs, kad tur viņi meloja Svētam garam. Bet es piedzīvoju to, ka kādreiz man likās tā jocīgi. Piemēram, luterāņu dievkalpojumā ir tāds vārds es nabaga grēcinieks. Ja? Daudziem tas ir tāds sinonīms, ka mums pirmkārt nav naudas, tāpēc nabaga grēcinieks. Īstenībā tur ir runa par kaut ko citu.
par to mūsu īstenībā bezpalīdzīgo stāvokli izkāpt ārā no grēka ietekmes, kas šajā pasaulē ir un kurā mēs esam iejaukti, pat apzinoties vai pat neapzinoties. Un ar to es gribēju teikt to, ka pavisam nesen man likās tāda ļoti skaists piedzīvojums bija, kad tiem, kas gatavojās savām kristībām un iesvētībām, iesvētas mācības laikā, rūpīgi pētījām baušļus un noslēgumā runājām par baušļiem, tev nebūs iekārot, piemēram. Un tur pieskārāmies tādiem grēcīgiem stāvokļiem, kā netiklība, mantkārība, rijība, dusmas, slinkums un vēl virkne lietām, kas saistīta ar vieglprātību un beigās lepnību, kas galā šim ķēniņam uzsijam vēlāk, pirms tam jau lika krist un mirt, jo tas vesels ķēniņa uzsija stāsts, ja, ko pravietis Jesaja piemin, ir lepnības rezultātā, kad viņš iegāja dievnamā tur, kur viņam nevajadzēja atrasties. Un viņš savā lepnībā, teiksim tā, spēr ar kāju durvis vaļā un piedalās tur, kas viņam nepieklājas. Un tā viņš kļūst spitālīgs līdz pat mūža galam, līdz kamēr gāja bojā. Un es piedzīvoju to, ka viens puisis, tā ļoti skaisti to visu tā savelkot kopā sacīja, nu jā, es esmu liels grēcinieks. Jo tur nav runa tikai par vakardienu, ko man ir žēl, bet ka tagad es izjūtu, ka manī cīnās tā saucamā tas miesīgums. Un tādēļ es esmu nabaga grēcinieks, man vajag pestītāju. Un šis Dieva tuvums ir tas, kurš to izraisa. Un tad, kad tā Dieva taisnības patiesība man uzrunā, es nonāku pie tā, ko pravietis Jesaja arī izjūt. Pat tad, ja jūdu tautai ir augstākas prasības un pat kaut kur kulturāli viņi ir pat skaistāki par pagāniem apkārt, šur tur, kaut arī viņi visādi tur kliboja paši, tik un tā salīdzinot ar Dievu un ar to Dieva standartu un Dieva izcilu aicinājumu, mēs neko citu nevaram pateikt tajā brīdī. Un es esmu pats to savā mūžā piedzīvojis vismaz 1 vai 2 reizes, kad nonākot šajā Dieva tiešamības klātbūtnē, kad Dievs man ir tā vēris un vedis savā tuvumā, nav citas izjūtas, kā vien vai man es eju bojā. Bet eju bojā dēļ kā? Ne dēļ šiem te, labi, tu nosauc šos grēkus. Svētās bailes. Lielos grēkus. Bet šeit par lūpu šķīstību. Es domāju, ka šodien maz mēs domājam par lūpu šķīstību. Ko mēs runājam? Sirds stāvoklis jau ir tas, kas liek mutei runāt to vai citu. Jā, bet Pāvils arī sacīja, nu pat mūsu brālis Pāvils, kas ir studijā, ne apostols Pāvils, ka tajā laikā tas pats Jesaja, viņš dikti tur bija sagrēkojies, viņš to saprata, viņš dzīvoja savā veidā Dieva žēlastībā, jeb askētisku dzīvi, jeb nošķirts no sabiedrības, jo viņu nesaprata, viņu nicināja. Atkal viņš nāks ar to pašu vēstu, ko jau vienmēr. Brīdinājums, bēdas. Un mēs tagad mierīgi dzīvojam un ceļam brīnišķīgu valsti, un atkal tas vecais Jesaja nāk te un mums saka kaut ko. Tāpat laikā viņš nāk un redz to. Ziniet, es gribētu kaut ar vien biežāk, šodienas kontekstā skatoties, kaut mēs svētā gara gaismā, jeb kad svētais gars mums atgādināt, cik daudz liekus vārdus mēs pasakām, cik daudz grēcīgus vārdus mēs pasakām. Nerunāsim tagad par domām, tas ir tas pirmais ģenerators. Bet ja mēs spētu apvaldīt un pateikt stop, un ziniet, te ir tas interesantais. Tur, kur vajadzētu kristiešiem pacelt balsu un saukt, tur akmeņiem ir jābrēc. Tur mēs klusējam, jā. Tur mēs klusējam. Un tur, kur nevajag, tur ir tik skaļa dievbērnības balss. Piedodiet, es lieku šo pēdiņā. Man ir brāļi vai māsas, kas stāstījuši par savu Dieva izjūtu, Dieva pieredzi, Dieva to piedzīvojumu.
Un viņi saka, ka vārdi ir nabadzīgi, tie nespēja izteikt to, jo pirmkārt, tu mēģini ietērpt to vārdos, nesanāk. Vārdi neizteic, nespēja izteikt. Otrkārt, tu pat nezini, ko otrs uztvers no taviem knapajiem vārdiem. Un mēs esam visi pilnā mērā atkarīgi no tā, vai gars ļaus otram atpazīt un viņu pašu aizvedīs tajā Dieva piedzīvojumā. Jo mūsu liecināšana ir ļoti un patiesībā 100% atkarīga arī no Dieva gara. Mēs varam būt perfekti, bet tai pašā laikā tā nešķīstība, te nav runa tikai par nabadzīgiem vārdiem. Man liekas, ka te ir arī par to, ka mēs katrs cilvēks esam atpestīti, vēl esam tomēr ceļā un neesam pilnīgi. Un tā nešķīstība ir lielā mērā saistīta, kad es esmu vēl tālu no Dieva pilnības. Es saprotu, jā, tu dod tādu, kā to varētu nosaukt, tādu ērtības sajūta kristietim. Tev vēl ir iespēja augt. Protams, tā ir taisnība. Bet zinu, uz šo te lauru čupiņu ļoti daudzi guļ. Jā. Tā ir tā otra puse. Jā, es esmu nepilnīgs. Divas reakcijas būtu, tad man nesanāks nekad, un es tāpēc neko nedarīšu. Un otra lieta, tad viņš būtu jāiedrošina, ka tu vēl izaugs, bet no otras puses tad būtu tāds galējais, teiksim, tāds radikālisms, tad nepiesauksim Dievvārdu vispār, kā tikai neapgrēkotos, kā tikai nepateikt kaut ko garām. Tu vēlies sacīt, lūdzu, Pāvils. Dieva gars, kad aizskar lūpas, aizskar miesu, visu būtībā. Un tas patiesībā ir priekš Dieva valstības darba. Tas nav cits iemesls, ka Dieva gars aizskar. Labi, bet vai Dieva gars aizskar tikai nepārtraukti aizskar? No rīta piecēlies, atkal pukojies, atkal pārmet Dievu, atkal ne tas laika apstākļi, atkal tur tas ir, viss ir kurnēšana no pirmdienas līdz sestdienai. Šo notikumu varam salīdzināt ar vienu lielu notikumu, ko pazīst visa normāla kristīga pasaule, un tā ir pestīšana. Ja? Un ja ir notikusi normāla bibliska pestīšana, kas ir rakstīts, kad cilvēki izmainās, kad viņi raud un citi nedēļām raud par saviem grēkiem, par to tīrību, uz ko viņi iet, un pēc tam viņi ir laimīgi gatavi kokus apkamt un da vienalga, ko darīt. Ja? Ka tas ir tas stāvoklis. Es saprotu, bet piedod, tu gribi sacīt, ka vienreiz pietiek pestīšana, ja visu vienalga, kur konfesija to nosauc, un tad ir uz visiem laikiem brīnišķīgi. Bībele aicina uz svētu tapšanu, un tas nozīmē pieaugt. Un Jesai nenonāca otrais, nekur mēs nelasām, kad viņam atkal ir nešķīstas lūpas. Viņš gāja arvien tālāk, viņš bija tur dažādos spaidos un jūgos un pazemots un izdzīts. Un mēs esam aicināti visu laiku uz lielākām lietām, uz lielāku tīrību, uz lielāku svētumu, visu laiku. Un ja tas nenotiek, patiesībā mēs mirstam. Ja? Un šeit pravietis ieraudzījis Dievu. Ieraudzījis Dieva svētumu. Tas bija Izrēlā mācīts. Tev ir jāmirst, tu to kungu esi redzējis. Tā bija viena lieta. Otra lieta, tā bija tāda teoloģiska lieta. Un otra lieta bija, kad patiesībā mēs šodien grēkojam ar lūpām, un Jēzus to diezgan skaidri saka, mūsu nesagāna vai nesagāndē tas, kas mūsos ieiet, bet tas, kas no mums iziet. Un tā ir šī te mutes vai lūpu auglis, kad mēs aprunājam, skaužam, lepni esam, uzvedamies viegliprātīgi ar savu valodu. Un patiesībā ar muti var nokaut, un ar muti var darīt dzīvu. Ja? Un šeit ir par to runa, jo Izrēlam vispār, ja iet runa par Izrēlu, tad Izrēlam valodā, kā viņi lietoja vārdus, bija 20,000 vārdu, ko viņi lietoja. Grieķiem bija 400,000. Un ja Izrēls gribēja aprakstīt kādu notikumu, poētiski, viņiem bija jāiet pie grieķu dzejnieka, lai izrakstīt, jo viņiem bija tik skopīgi, viņiem bija melns, balts, viss. Tā atgriežamies pie kristiešu. Sakiet, lūdzu, vai tad, kad kristietis ir nespēcīgs pateikt par Dievu vārdu, vai tas varētu būt par iemeslu, ka viņš nav vispirms nācis pie Dievu un šķīstījis
savus lūpas, es tagad saku garīgā izpratnē. Jo, kāpēc es to lieku kontekstā? Kāpēc tad Iesajam notika šis notikums, jeb simboliski vajadzēs šķīstīt? Tikai tādēļ, ka mēs lasām tālāk, Dievs sauc, ko lai es sūtu. Un tas tā nozīmē, ka es varu būt sēdēt kādā draudzē, bet ja es neesmu nācis Dievu priekšā un šķīstījis savus lūpas, tad, ja draudze nešķīst savus lūpas, tad ko lai sūta? Pareizāk sakot, es pat redzu vēl vairāk. Dieva svētais gars šodien visu laiku saka, ej un runā, ej un liecina. Šodien ir vajadzīga liecība, vajadzīga. Nav spēka, neērti, nav situācija, politiski, ekonomiski, visādas situācijas te nepārtraukt mainās. Un nav spēka. Vai nav, es tādēļ jautāju, vai nav šis tas iemesls? Cilvēks nav atbrīvots, nav kļuvis brīvs, lai varētu runāt, jo kaut kā tāda iekšējā tā saucamā korumpētība, ja, ir tā, kas savaņģo, un tad tu runā mīkstāk, maigāk un netiešāk. Es nedomāju, ka sludināšana ir tikai barga pēršana, bet man liekas, ka viens cilvēks, kurš patiešām ir brīvs, kad viņš pasaka vienu vārdu, viņam nevajag ne bļaustīties, ne lamāt. Viņš pasaka, un tas aiziet līdz aknām. Un tāpēc, ka tur aiz tā stāv patiesība, aiz tā stāv gars, kas pārveido, un pie šī cilvēka Dievs var pagodināties. Bet kāds cits var sacīt tos pašus vārdus, un tie ir liekulīgi un tukši un pilnīgi pretēji. Tādēļ, ka tie ir kompromisa sirds vārdi. Es domāju, ka šis attiektos tikpat labi nevis uz vienu cilvēku, bet uz draudzi, kā tu pieminēji. Ja? Un tas ir patiesībā tas, ko mēs sagaidām kalpojot. Mēs sagaidām Dieva pieskārienu, mēs sagaidām Dieva svētā gara darbu, mēs sagaidām, ka cilvēki atgriezīsies. Bet kas notiekās? Lūk, nenotiekās šis te stāvoklis, kad draudze ir spēcīga, es saku, atzīt savu grēku. Un ieraudzīt to, es esmu nešķīsts, man vajag glābšanu. Un atnāk vienreiz nedēļā 2 stundas, labi, vēl nedēļā 2 stundas vēl kaut kur, un tajā paraksta apakšā es tajā mīlu Dievu. Bet patiesībā tur, tad, kad cilvēks iet uz randiņu, tad tur nebija ne rīts, ne vakars, ne nakts, nebija ne pagru, ne pagrūtu. Muka no mājām, ko nedara jauni cilvēki, iet uz satikšanos. Ja? Tu pēc savas pieredzes. Tāpēc visām, ja? Pēc visām. Nē, pareizi, tev taisnība. Labi, bet man patīk 7. pantā, mēs lasām, redzi, tai aizskarot šai oglei. Tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki piedot. Jaunajā tulkojumā ir rakstīts noņemta tava vaina un apklāts tavs grēks, kas ir ļoti, ļoti pareizi un precīzi. Tajā laikā apklāja šos grēkus. Tajā laikā upuris, neviens kaujamais upuris neiznīcināja grēku. Vienīgi Kristus asins spēks ir tas, kas izdzēš. Un šeit man ir jāsaka pilnīgi visiem, kuri vēl šaubās, vai mani grēki, vai viņa Dievs ir piedevis, vai viņš nav. Ja tu esi nācis Dievu priekšā un lūdzis, kungs šķīstī man, piedod man, un tu esi, tā kā tur ir rakstīts par to laulības pārkāpēju, kur Jēzus saka, ej un negrēko vairs. Un ja tu esi pagriezies pa 180 grādiem un vairs nedari to grēku, tad Dievs tev to ir piedevis. Viss. Viņš tev ir piedevis pirms tu esi pagriezies vai neesi pagriezies. Diezgan zīmīgi šeit ir tas, kad Jesaja sacīja pēc tam,
kad lūpas bija aizskārtas. Es esmu šeit, sūti mani. Ja? Jā. Jo pirms tam mums ir tendence sēdēt un neaiztiec mani. Man ir bail, man nav laika, es negribu. Ja? Iesējam bija sava dzīve. Tas ir tieši tas, par ko es ļoti vēlos pievērst uzmanību. Mēs tā brīnišķīgs stāsts un brīnišķīga parādība, bet cik ļoti, ļoti nozīmīgs ir šis moments, ka tev pienāk klāt Dieva sūtnis un paņem un tev šķīst, bet te ir tas vispirms sauciens ārprāts. Vai man? Un ja šī sauciena nav, ja es esmu aizgājis, es jau 10. dodu baznīcai, redziet, un es jau tur piedalos, jau koras dziedājumos, un es jau esmu tur tas un tas, un man tur īpaši nekas nav. Ar visu cauri, tu esi jau kapitulējis jau. Bet ir vissvarīgākais kungs. Jā, esi man grēciniekam žēlīgs. Jā, tas pirmais jautājums ir, vai tu esi redzējis, vai tu pazīsti Dievu, bet otrs ir varbūt šodien būtu ļoti svarīgi sev pajautāt, kur ir tā vieta, kur ir tas mans altārs un kas uz tā altāra stāv un ko es no tā altāra saņemu. Un šai gadījumā šī raksturvieta ir vistiešākā paralēla, vistiešākais pravietojums, tāda kā vecās derības evaņģēlijas, kas norāda uz piepildījumu Kristu. Ja uz tava altāra ir par taviem grēkiem upurētais Dieva jērs, Kristus, un ja tu ēd no šī altāra, no šīs maizes, no šī biķera, no šī vārda, tad te piepildās tas pats pie mums katra. Un tas, ko es tagad baudu no šīs žēlstības, nav runa tikai par šai gadījumā par formālu dievkalpojumu. Visu var formalizēt, visu var samaitāt, ja labi grib. Liekulība, lepnība, paštaisnība samaitā jebko un pazudina sirdi pašapcietinājumā. Taču šeit, šajā brīdī ļoti svarīgi ir piedzīvot šo atgriešanos un slāpes. Man vajag pestītāju. Un zini, kas notiek pēc tam, brāl? Un saņemt, jā. Pēc tam notiek traģēdija. Realitāte šodien. Pēc tam ļoti precīzi tu sacīji, kas ir uz tava altāra. Jā, sabatā, jeb sestdien vai svētdien, kas no kuram ir, brīnišķīgi, jā, tas kungs ir mans kungs. Un pēc tam aiziet pie saviem entiem altārīšiem. Un tur jau ir tas trakums, ka nav pēc tam spēka. Tu nesaproti, kas ir tavi viltus altāri, jeb kas ir ikdienā tavi viltus altāri, kas tev arī atkal no jauna tavas lūpas dara nešķīst. Savā vairāk kā 20 gadu ilgajā kristiešu tajā pieredzē, praksē, kur kā jaunietis atgriezos, es redzēju vienu, ka tad, kad Dievs man pieskārās un es sāku regulāri iet draudzē, man notika milzīgas izmaiņas. Man nomainījās mani altārīši, mani draugi, mani mērķi, manas mācības, viss nomainījās. Bet vēlāk gadi 5 pagāja, kad sākās tā saucamā tāds revanšs nāca no pasaules un sāka man uzrādīt un sāka velkt visādās lietās. Un, pēc tam nācās piedzīvot to, ko nozīmē cīnīties un palikt pie tā, ko Dievs tev ir dāvinājis. Un visi, es ticu, ka neviens kristietis nav palicis bez šāda veida piedzīvojumiem, izaicinājumiem, un cits veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi ir gājis tam cauri. Bet man šķiet, ka šajā pravieša esejas piedzīvojumā man tas atgādina manus 18 gadus. Droši vien, ka Jesaja ar tajā laikā bija jaunāks, es neatceros pēc vēstures, cik viņš vecs tajā brīdī bija, bet tas izmainīja visu manu dzīvi. Šī satikšanās ar Dievu un piedzīvojums, kas vēlāk tika stiprināts pie baznīcas kalpošanas. Bet ļoti labi tu sacīt, pēc tām redz ir tā cīņa vienalga. Vienalga, ir cīņa. Tu nedrīksti būt labi. Es esmu dzimis, audis, brīnišķīgā kristīgā ģimenē. Wow. No bērnības. Es esmu no bērnības, man vispār nekā nav, kāda man uztraukuma. Un vienalga ir atkal un atkal jāiet, kungs šķīst man. Jo, lasīsim tālāk. Un es dzirdēju tā kunga balss sakām. Ko lai es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis? Tad es atbildēju. Redzi, es esmu šeit, sūti mani. Tad viņš sacīja, ej un saki šai tautai, dzirdiet, bet nesaprotiet,
redzat, bet neizprotiet un neapjēdzat. Apcietini šās tautas sirdi un padari tās ausis nedzirdīgas un apstulbo tai acis, ka tā neredz ar savām acīm. Nedzird ar savām ausīm un nesaprot ar savu sirdi un neatgriežas, lai taptu dziedināti. Tad es jautāju, cik ilgi, kungs? Viņš atbildēja, kamēr pilsētas stāvēs pamestas un bez iedzīvotājiem, nami būs neapdzīvoti un zeme aizlaista un tukša. Tas kungs būs izvedis iedzīvotājus tālu projām un pamestu vietu būs daudz tanī zemē. Un, ja tur paliks vēl pāri kaut 10. tiesa iedzīvotāji, tad tā vēlreiz aizies postā. Taču kā milzīga liepa vai ozols, no kuriem pēc nociršanas pāri paliek vairs tikai celms. Tomēr svēta sēkla būs šis celms. Reiz, kad es lasu šo raksturvietu, reizē bardzība, reizē žēlastība, reizē nemainīgums. Tur nav vairs tā, ka, labi, mēs tagad visa latviešu tauta, es tagad saku par latviešiem, sanāksim kopā, vai tad mēs nevaram saņemties un uztaisīt vienu kopīgu gavēni, piemēram, par mūsu situāciju. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Kāpēc ne? Un Dievs mums vēl nav pateicis to, nekāds gavēnis nestrādās. Šeit Dievs pasaka, nekāds nestrādās. Te vēl vairāk. Brāļi, jūs esat gatavi, ka jums pasaka, ej un sludini. Un nedarbosies. Ej un sludini. Un faktiski šeit pēc 150 gadiem viss piepildījās burts burtā. Jēzus to pašu saka Mateja evaņģēlija 13. nodaļā. Tur viņš stāsta līdzību par sējēju, ka tur sēkla krīt tādā un tādā augsnē, citi tur iet ērkšķos bojā, citos klints, tikai daļa uzauga auglīgā augsnē. Un tālāk mācekļi jautā, kādēļ tu runā līdzībās. Viņš saka, jums ir dots zināt, bet ir kādi, kam ne. Un viņš tālāk citē tieši šo pravieti Jesai, ka tautas sirds nejūtīga, ausis ar grūtībām sadzird, savas acis viņi ir aizvēruši, ka tik ar acīm neredzētu, ausīm nedzirdētu un ar sirdi nesaprastu un neatgrieztos, ka tos dziedinātu. Viņš saka, laimīgi jūs esat, jo redzat. Un te ir kaut kas tāds, kas atkārtojas pat pie Jēzus. Viņš arī sludināja, tāds brīnums viņš darīja Galilejā, bet tik un tā. Es šodien redzu savādāk šo. Nedarbotos tāpēc, ka mums ir šodien cits aizstāvis. Mums ir svētais gars. Un Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā ir rakstīts, ka svētais gars nāks, tas pārliecinās par grēku, taisnību un tiesu. Un tāpēc, ja mēs ejam tādi, kādi esam, bez šo aizskārienu no Dieva, kad nav aizskārts mūsu lūpas, sirds, gars, dzīve, viss, mēs varam aiziet. Svētais gars grēciniekam līdz neies. Bet tad, kad mēs esam šķīsti, tīri un pagodinam Dievu tajā vietā, patiesībā varbūt mūsu nemazām daudz nav jāsaka, kad grēcinieki atradīs mūsu dievnamu un paši atnāks. Labi, tā ir tā skaistā puse. Man patīk skaistās puses. Lūdzu, brāļi, nepārprotiet. Es nevēlos sabiezināt. Viena skaista grāmata. Brīnišķīgi skaista, bet brāļi mīļie, izlasīsim vēlreiz 8. pantu. Un es dzirdēju tā kunga balsi sakām, ko lai es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis? Jaunā tulkojumā, kurš ies un runās par mums? Un šeit ir tas, un tālāk skan. Iedomājieties šodien, faktiski tas pats skan. Kurš būs, kas ies un sacīs? Jā, kungs, es gribu atmodu. Es gribu, lai cilvēki ir bagāti un turīgi, un lai viņiem ir labklājība, un lai mūsu zeme zaļo un plaukst. Es gribu, kungs, jā, es iešu uz priekšu. Un evaņģēlija vēsts savā veidā nes šo te brīnišķīgo gaismu, apžēlošanu. Un skaties tūlīt arī draudzes pareizi. Un skaties tūlītās mums būs atkal priecīgi svētki, kur varēsim visu, ko darīt ap šiem svētkiem. Piedodiet, es ironizēju. Un tad atskan tā kunga balss.
Nē, mīļais draugs, tu neies un nerunās par svētkiem. Nē, mīļā baznīca, mīļais mācītāji, mīļais bīskapu, mīļais priesteri, mīļais arhibīskapu, visi vienalga, draudzes locekļi. Nē, tu neies un nerunās par priecīgiem svētkiem. Bet tev ir jāiet, un šeit, ko mēs lasām, Dievs jautā, kas ies un sacīs patiesību. Un tas ir šodien, te mēs apstājamies. Patiesība ir tā, ka dzirdēt jūs dzirdat, bet nesaprotat. Redzēt jūs redzat, bet nesajēdzat. Tauka šai tautai ir sirds. Ausis tiem ir biezas, acis salipušas, ar acīm tie neredz, ar ausīm tie nedzird, ar sirdi tie nesaprot, neatgriežas un dziedēties negrib. Gaveņa laiks ir priekš tam, lai paņemtu nost visus tās biezumus, to saucamo kafijas biezumus vai tauku biezumus vai ieradumu biezumus un sākt dzirdēt, domāt par savu grēku nožēlu, pārmeklēt sevi. Protams, tur mums laika ir tas, ko mēs tur varam ar saviem darbiem te izdarīt, bet mēs varam vismaz pagriezties tajā virzienā, jo mūsu gars ir pamudinājis un Dievs aicinājis. Šeit, es domāju, iestājās Dieva dusmība. Neatgriezenisks process, jo Dievs redzēja, ka tauta ir spītīga, paceļās, karīt, un tīši kaitina un apkaitina to kungu. Un es domāju, tu runā par kuru tautu, latviešu? Es runāju par visām tautām, bet šī gadījumā mēs runājam par Izraēlu tajā situācijā. Bet arī latviešu tautai attiecās tas pats, un man patīk, pieņemsim, ne tā, ka tas ir patīk, bet kā doma tāda. Kāda brāļa lidoja no Latvijas Amerikas. Tur aizbrauc brālis no draudzes, te es nezinu, viņš kurpnieks, vienalga, kas viņš tur draudzē nebija. Ja? Aizbrauc uz turieni, caur viņu notiek brīnumi, cilvēki tiek dziedināti, miroņi ceļās augšām. Un reāli stāsts, mēs lidojam atpakaļ uz Eiropu, un izliekās tā kā uz ekvatoru, ka Dievgars paliek tur. Un tas ir jautājums, ko tu uzdevi. Vai Dieva žēlastība nav pametusi? Ja? Lepno Eiropu, bagāto, pārtikušo, atziņā augušo, ja? Atziņu pārīm, un vai Dieva gars nav atstājis? Ja? Un kad mēs šodien laimīgi esam, es šodien dzirdēju pa kristīgo radio, saka, viens cilvēks, 2 pieņēmuši Jēzu Kristu, ka tas būs brīnums, kad kāds pieņems Jēzu Kristu. Ja? Un man vienreiz tādas drebulis caur kauliem, es domāju, sludināt Dievu vārdu vajag, bet uzreiz tāds vārds, Dievs ir pametis šo tautu, lepnības, augstprātības, iedomības, uzpūtības dēļ. Viņi pazīst Dievu. Ja? Es redzu divējādi. Es redzu, ka šeit ir šī tendence, un aizvien biežāk es redzu no bērnu, no sabiedrības puses, ka kristīgo vēstu uztver ļoti, ļoti negatīvi, bet tai pašā laikā, paldies Dievam, kad iznāk satikties ar cilvēkiem, kas tiešām ir kaut kā sajutuši tomēr caur visu šito gaisotni, kas ir apkārt tomēr aicinājumu, ka ir ārkārtīgi liels slāpes pēc dzīvā, patiesā Dieva, pēc tīras dzīves. Bēdās nonākuši. Ne tikai caur bēdām. Es pazīstu cilvēku, kurš 7 reizes karā bija izglābts. Viņš saka, es nācu uz draudzi kalpot, lai sacītu paldies. Ja? Ir dažādi, ja? Bet es esmu ārkārtīgi priecīgs par to, ka Dievs izredz, atved un arī visā šajā zupā, kurā esam, tomēr ir arī kaut kas labs. Jā, kāpēc es varbūt to tik ļoti akcentēju? Te ir ļoti svarīgi. Mēs nesam atbildību, jeb mums ir uzlikta šī atbildība, kas runājam, kas sakām. Vienalga, ko tas tev maksās. Tev ir jāsaka to, ko tas kungs saka. Nevis, ka būs zaļojoša un zaļoša Latvija Eiropas Savienības kronī. Bet pēc pirmā psalma, tāds, kas dienām un naktīm par kungu domā, tas būs zaļojošs koks. Tieši tā. Un tas, ka dvēseles tiek glābtas un viņas šodien ir žēlastības laiks, jā un āmen. Ir.
Un mēs esam, un kungs kaut arvien vairāk un arvien vairāk tiktu glābts dvēseles. Kungs, tā kā tur ir rakstīts, viņš piepulcināja pirmkristiešu draudzēm. Viņš bija tas, kas atkal tur 3000, 5000 slava Dievam. Un tāpat laikā, paskatieties, kas notika arī ar pirmkristiešu draudzēm. Tās sāka sakot līdz citiem sludinātājiem. Sāka jau novirzīties, nav tik ērti to. Bet vienalga, pastāv šis te vārds pāri visam, ja? Nav vairāk tā grēka atziņa. Iesākumā Ivars sacīja, mēs tur tos vecos grēkus, ne. Bet kāpēc ne, ja viņš ir izdarīts kā kristietim tur 15 gadus atpakaļ? Vai tad Dievs mainās un viņš nepiemina, ja viņš nav nolicis šo grēku starp taisnību un netaisnību? Un kad ir jānāk pie Dieva gara, Dieva gars atgādina, kur ir tā robeža, kāpēc es nevaru iet tālāk, ja? Un ja tie 15 gadu atpakaļ kristības laikā, kas nav nožēlots, viņi ir jānožēlo. Jā. To atklāja Dieva gars, ja? Un tikai tad, kad ir šī tīrība, mēs varam iet un mums ir slāpes iet. Tad mums rodās vēlēšanās par grēciniekiem. Ne jau mēs šodien ejam pienākumu, mācītājiem jāiet, ejam, Dievam jāglābi, un mēs tādi automāti, tādi roboti, ja? Bet patiesībā būtu jābūt tai sirds degsmei, tā kā par bērnu, ja? Mātei bērns, pieņemsim, degs mājās iekšā, degs māja, uguns liesmās, degs, un mēs tagad aiziesim, un māte tur klieks, izmisim, lauzīs rokas, mēs tagad klusu, nav pieklājīgi, stāv klusu te, mēs tādi zolīdi esam, ja? Es zinu, ka Izrēlā bija tie profesionāļie pravieši. Tur bija vesels algots tāds amats. Un ir arī tie izredzētie tādi kā Amos, kurš no parasta gana tika izraudzīts. Tāpat te Jesai arī faktiski viņš laikam nav gājis tur tādā īpašā praviešu skolā, kur iemācās, kā pareizi pravietot, bet te viņam visu dzīvi izmainīja pats Dieva aicinājums, un viņš ir unikāls. Tāds nav neviens kā pravietis Jesai. Viņš ir tāds manā uztverē īpašs, un tādēļ viņa vārds ir ļoti svarīgs, kas norāda uz Jēzu, un viņa vārds ir universāls. Viņš katram laikmetam mums šodien liek domāt un liek apstāties, liek krist nožēlā un celties svētībā. Jesai nozīmē tā kunga glābšana, ja? Līdzīgs Jēzum, arī ļoti daudz citējās jaunajā derībā, ja? Un caur viņu bija iespēja Izrēlam, tomēr bija, ja? Jo viņš divējāds vēstis sludināja joprojām. Ja? Man likās, ka Pāvils Timotejam, kad raksta savu vēstuli savam skolniekam, kurš arī kalpo sludināšanā, viņš jau pašā vēstules sākumā šeit saka, lai tu stingri pavēli kādiem nemācīt svešas mācības, nec pievērsties kādiem mītiem, cilsrakstiem vai vēl no kā ceļas prātošanu un nekā īstenojas Dieva nodomi. Un viņš saka, bet galvenais mērķis ir mīlestība, kas nāk no tīras sirds, tātad šī šķīstītās lūpas un dvēseli, laba sirdsapziņa un neliekuļot, patiesa ticība. Tas ir tas, ko visos laikmetos mums ir jāzina. Jaunais bauslis, jauna bauslis jums dod, ka citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Jā. Tas ir, un mīlestībā jau ir šis te atrisinājums. Pretējā gadījumā nomaldās no ticības, pārvēršās par tukšvārdiem, liekvārdiem, un tāds teātris vien sanāk, tāds slikts teātris, teiksim. Tā labs teātris vismaz patiesība pasaka, bet te ir, žēl klausīties. Draudz ir, kas nodibina, un Dieva valstība nav domāta debesīs. Tā ir domāta šeit ir zemes mūsu attiecībās. Jā. Un arī jebkurā kalpošanā, ir debesu valstība. Jā. Slavu Dievam, brāļi, liels paldies jums. Es vēlos šo raidījumu noslēgt ar Jāņa evaņģēliju 8. nodaļu. 31. pantu. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Cik ļoti, ļoti šodien ir vajadzīgs. Mīļie radioklausītāji, skatītāji, patiesība ir tā, kas dara brīvus. Ne skaisti vārdi, mierinājumi, brīžiem pat aiz aprēķina mierinājums. Nē, patiesība. Un pat, lai viņa ir skarba, no tā kunga, lai viņa ir skarba, bet viņa dara brīvus.
Paskatieties, viens ļoti īsts piemērs ir Jona. Gāja, viņš teica patiesību, jūs mirsiet tūlītās, tas kungs pēc cik dienām visu noslaucīs no zemes virs. Radās ticība, saplēsa drēbes, un tas kungs apžēlojās. Patiesība dara brīvu. Lai Dievs jūs visbagātīgi svētī, visu labu.